Nav tāda punkta, uz laukuma uzzīmēs tāds punkts, kurā tagad es atskriešu un tagad es atdošu piespēli. Nav. Regbija kluba Fēniks regbistiem treniņš. 3 reizes nedēļā viņi tiekas uz koptreniņu. Starpsezonā tās ir 2 reizes Valmierā un 1 Brēnguļos. Šoreiz mūsu uzmanības lokā ir Toms Zirnis, kas izvirzīts Kocēnu novada sporta laureātam par augstiem sasniegumiem sportā. Man lielākais sasniegums, manuprāt, ir tikšanā 2 izlasēs. U19 regbija 7 izlasē Eiropas čempionātā un U20 regbija 15 izlasē. Toms regbiju sāk spēlēt pirms 5 gadiem. Kā viņš stāsta, tolaik esot bijis mazs, bez fiziskās sagatavotības un bez izteiktām regbista īpašībām. Arī viņa treneris Kristaps Staņa uzsver, ka Toma sasniegumi ir smaga darba rezultāts. Kā galveno viņa īpašību es noteikti izceltu darba spējas. Otrā viņa galvenā kvalitāte ir spēja strādāt komandā, būt atbildīgam komandas dalībniekam, un tas jau arī ved pie tiem panākumiem konkrēti viņam. Redzēt, kā spēlē citu valstu komandas un būt vienā laukumā ar profesionāļiem, ir bijis liels gandarījums. Arī treniņu pieredze esot Latvijas izlasē ir liels iegūms, jo sportistu sagatavošanās process atšķiras no kluba treniņiem. Lai izceltos uz citu spēlētāju fona, ir daudz jāstrādā arī individuālajos treniņos, pārliecināts ir Toms. Piemēram, Eiropas čempionātā regbijā 7 mums sanāca spēlēt pret regbiju lielvalsti Īriju, kas ir rangā diezgan augsti. Un pirmo reizi spēlējām pret tādiem mūsu vecuma cilvēkiem, bet kuri trenējās katru dienu, 2 reizes dienā. Tas bija diezgan emocija, tāds bums liels. Kad izlasēs vien, Latvijas izlasēs, tas treniņu process ir diezgan tāds intensīvāks un smagāks. Tas tuvāk vairāk tādam profesionālam līmenim. Klubos trenēties, tas ir tāds vairāk tā kā pēc darba atnākt, iegūt kaut kādas emocijas, izlādēt vai iegūt tās. Vispirms pamēģinājis basketbolu, vēlāk florbolu, bet ar laiku nav saskatījis sevi šajos sporta veidos, stāsta Toms. Taču regbijam pievērsies pavisam nejauši. Ar draugiem gājām futbolu spēlēt Kocēnos sporta laukumu. Atbrauc no regbija kluba Fēniks. Regbijs tur blakus otrā pusē sāka treniņu. No sākuma tā mazliet pabijāmies, tāda dūšīga ceļa tur skraida. Neko, spēlējām tālāk, un viņiem treniņš beidzās, viņi piedāvāja uzspēlēt futbolu kopā. Uzspēlējām. Un tāpēc spēles aicināja uz treniņu. Tā arī viss sākās. Regbija spēlētājam nav obligāti jābūt lielam un spēcīgam. Protams, spēkam ir nozīme, bet sportistā jābūt attīstītām dažādām īpašībām, kā piemēram ātrumam, veiklībai un izturībai. Taču visa pamatā ir cilvēku interese par regbiju, jo vieta laukumā atradīsies ikvienam. Mums valkās līdzi tāds stereotipisks priekšstats, ka regbija spēlē drukni, būdīgi, spēcīgi vīrieši un ka meitenes noteikti nespēlē. Spēlē meitenes, spēlē puiši. Katram atrodas vieta regbija laukumā. Ir saspēles vadītāji, kas pārsvarā gadījumos ir ļoti veikli, maza auguma. Viņi pat salīdzināt nevarētu ar tādu pilnmiesīgu pirmās līnijas vai otrās līnijas spēlētāju. Regbijā 7 ātruma kvalitātes ir ļoti nepieciešams un mazāk svarīgs varbūt tās ir tavs stāvs, cik svarīgi ir, cik tu ātri spēj skriet un cik daudz uzrāvienus vienas spēles laikā tu vari izdarīt. Ja? Pagaidām Toma galvenais mērķis ir pilnveidot sevi sportā un sasniegt pēc iespējas augstākas sportiskās virsotnes. Pirmie mērķi vienkārši gribas savu klubu pēc iespējas augstāk sasniegt, iegūt Latvijas čempionu titulus. Tādā garā. Regbijs Latvijā attīstās lēnām, un kā norāda treneris, turpmākai izaugsmei ir jāizveido vairāku gadu attīstības plāns, piesaistot arī ārzemju speciālistus. Noslēdzot iepriekšējo sezonu, Latvijas regbija valstsvienība šobrīd atrodas 61. vietā pasaules rangā. Savukārt Toma pārstāvētais regbija klubs Fēniks nākamajā sezonā turpinās startēt Baltijas līgas augstākajā divīzijā, Latvijas kausa un čempionātu turnīrā, kā arī virzīs 2 komandas šā gada vasaras olimpiādei.